No Latvijas ar saules smaržu stāsti plūst kā dzidra straume. Kanāls latvieši Itālijā sasilda sirdi katrā mājā. Caur ekrānu tilts starp zemēm ar pazīstamām mīļām tēmām. Kā dziesma, kas vieno mūs, lai kurp vien ceļš vedīs. Sveiki, skatītāji! Teicu, ka krāsošanas darbus turpināšu. Pēc vannas istabas krāsošu otrā stāva koridoru. Bet, apsakojot māju, sapratu, ka ir daudz bīstamākas un aktuālākas vietas. Proti, koridors ieejai mājā. Izskatās ļoti, ļoti briesmīgi. Durvis ir nomainītas, bet apdare nav pabeigta un nekas te nav nokrāsots. Un tāpat kā augšā, sienas ir maigi zaļā tonī, tā kā psihiatriskajā slimnīcā. Man tas gluži tā kā nepatīk, tāpēc es visu krāsošu smukā baltā krāsā. Tā izskatās tagad. Diezgan pretīgi, piekrītu. Tur augšā mums ir Wi-Fi rūteris. Agrāk viņš bija pieslēgts apakšā šeit. Vadi gāja pāri durvīm, visur traucēja. Palūdzu elektriķim novietot Wi-Fi rūteri augšā. Tā izskatās tagad. Diezgan nesmuki, diezgan neakurāti. Mēģināsim to vērst par labu. Te es bišķi piešpaktelēju, kā mācēju. Mācējis diezgan sūdīgi. Un te arī apkārt durvīm taisīja meistars. Arī sūdīgi, viss kārtībā. Te jau kaut kas bijis iepriekš taisīts. Droši vien kaut kāda rozeta pa vidu bija, kur aizvārta cieti ir. Viss ir slikti, viss ir švaki, bet mēģināsim to visu vērst par labu. Tātad tagad izskatās pē, bet kaut kas ir jādara, un to mēs arī darīsim. Sagatavosim sienas krāsošanai, nogruntēsim un ķersimies pie krāsošanas. Kas zina, varbūt, ka sanāks kaut kas. Turat īkšķīšos, lai man izdodās, un ķersimies klāt pie darba. Lai jums jauka diena un man veiksmīga krāsošana. Tiksimies! Atā!